Šodien man ir tas gods un prieks Saeimā uzņemt savu Ukrainas kolēģi, augstākās radas priekšsēdētāju Ruslanu Stefančuku, Šanovnī paņi Ruslan, Laskova prosimu. Šī nav Stefančuka kunga pirmā viesošanās Latvijā un Saeimā. Šogad esam tikušies vairāk kārt un arī starptautiskās Krimas platformas parlamentārā samita sagatavošanā cieši sadarbojāmies. Mēs pārunājam Krimas platformas Rīgas samita pēdējos sagatavošanās darbus. Pēc Rīgas samita tai pašā dienā notiks arī sanāksme, kas veltīta miera formulas 5. punkta īstenošanai. Tātad sanāksme par ANO statūtu un Ukrainas teritoriālās integritātes atjaunošanu. Un, protams, mēs runājam par aktualitātēm Ukrainas cīņā ar Krievijas agresiju. Runājām par starptautisko atbalstu, par militārām piegādēm un par šodienas prioritātēm. Viens no centrālajiem jautājumiem te jāmin prezidenta Zelenska nesen publiskotais uzvaras plāns. Runājam par šī plāna būtiskajiem aspektiem un to, kā Latvija var palīdzēt vairot atbalstu šī plāna īstenošanai. Ukrainas plāna īstenošanā pirmkārt būtiska ir visu nepieciešamo ieroču piegādes ilgtermiņa nodrošināšana bez ierobežojumiem. Ukrainai ir pilnas tiesības uz pašaizsardzību, kas ietver arī militāru mērķu iznīcināšanu Krievijas teritorijā. Kā zināms, Latvija ir apņēmusies militāram atbalstam ik gadu veltīt 0,25% no iekšzemes koproduktu un arī cenšamies nodrošināt paredzamas militārās piegādes. Tas attiec gan uz Latvijas militārās industrijas ražotajiem droniem, gan Latvijā ražotajām Patria bruņmašīnām. Esam apņēmušies nākamgad piegādāt Ukrainai. Ar savu piemēru cenšamies iedrošināt sabiedrotos uz līdzīgu rīcību. Un vēlreiz gribu atgādināt, ka uzvaras plāna būtiska sastāvdaļa ir Ukrainas dalība NATO, kā priekšnoteikums ilgtermiņa drošībai Eiropā. Esam bijuši konsekventi savā nostājā. Ukrainas dalība NATO var sniegt spēcīgāko garantiju pret Krievijas atkārtoto agresiju. Nekas cits neatturēs Krievus no jauniem mēģinājumiem pakļaut, iekarot vai iznīcināt Ukrainu. Un vienlaikus tas būtu patiesi spēcīgs vēstījums Krievijai, ka tās agresija nekad nesasniegs mērķi. Patiesi ceram, ka nākamgad Hāgas NATO samitā varam pieņemt politisku lēmumu par Ukrainas uzaicinājumu iestāties NATO. Uz šo mērķi strādāsim ar saviem NATO sabiedrotajiem. Līdzīgi Latvija atbalsta arī Ukrainas iestāšanos Eiropas Savienībā. Šim nolūkam Saeimā šogad esam izveidojuši speciālu apmācību programmu, kas vērsta tieši uz Saeimas administrācijas uzkrātās Eiropas Savienības integrācijas pieredzes nodošanu augstākās radas administrācijai. Latvijas atbalsts Ukrainai ir visos līmeņos. Konsekventi atbalstam Ukrainu pret Krievijas agresiju un turpināsim to nemainīgi arī darīt. Un arī Krimas parlamentārās platformas samits Rīgā rīkošana ir daļa no mūsu visaptveroša atbalsta Ukrainai. Rīgas samitā plānojam runāt gan par Krievijas noziegumiem, gan par mūsu centieniem nodrošināt atbildību par Krievijas pastrādātiem noziegumiem, gan par sankciju spiedienu, lai mazinātu Krievijai pieeju kara resursiem. Un, protams, es izmantošu iespēju divpusējām sarunām ar daudziem parlamenta priekšsēdētājiem, lai skaidrotu atbalstu Ukrainai un arī skaidrotu drošības izaicinājumus tieši mūsu reģionam. Šīs būs intensīvas un svarīgas dienas Ukrainai un Latvijai, ārpolitikai un parlamentārajai diplomātijai. Шановний пані Руслан, дуже дякую і ласково просимо. Paldies. Дякую. Вельмишановна Pani spīkerko Latvijas Saeima, dārgā Daigo. Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, dārgie latviešu draugi. Es nepirmo reizi apmeklēju Latviju, bet šī reize ir īpaši svarīga, tāpēc, ka jau rīt norisināsies starptautiskais Krimas platformas samits, tāpēc izmantojot iespējas vēlas izteikt pateicības vārdu savai kolēģi Daigai Mieriņas kundzei par šo viesmīlību un par gatavību organizēt šo pasākumu. Tikko norisinājās parunas starp Ukrainas augstākas radas un Saeimas delegācijām, un mēs parunājam ļoti būtiskus jautājumus. Viens no tiem ir tuvākajā laikā izveidot
izveidotu starpparlamentāru asambleju starp mūsu parlamentiem, lai strateģiskā līmenī iztenot jau uzsāktus darbus. Šodien man bija arī tas gods Latvijas parlamentā prezentēt Ukrainas uzvaras plānu, kad tikko pirms nedēļa prezentēja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis Ukrainas parlamentā. Man ir liels un patiesi prieks, ka izņemot Latvijas atbalstu un tas, kā mūsu kolēģi saprot, cik nepieciešams šis atbalsts, viņi pilnīgi izprot un arī atbalsta Ukrainas uzvaras plānu. Un, kā rezultāts, šodien kopā ar kolēģiem mēs Saeimas priekšsēdētājiem pieņemam kopīgu paziņojumu. Šodien man ir paredzēta tikšanās ar Latvijas prezidentu Edgaru Rinkeviču, ar ministru prezidentu Eviku Siliņu un kā arī vairāk nekā 10 tikšanās ar citu parlamentu priekšsēdētājiem. Un kārtējo reizi šeit es pārliecinos, ka Latvija ir un paliek Ukrainas konsekvents partneris. Šis atbalsts ir nelokams un stingrs, kā arī paraugs citām valstīm. Kā arī Latvija ir Ukrainas advokāts Eiropas un pasaules līmenī, iztenojot un atbalstot tik svarīgas iniciatīvas, kas ir ļoti būtiskas Ukrainas Eiropas integrācija. Tādēļ esam apsprieduši arī to, kā vēl Latvija var palīdzēt Ukrainai. Arī tas attiecas uz ieroču izmantošanu, uz tālas darbības ieroču izmantošanu arī Krievijas teritorijā Ukrainas vajadzībām, Ukrainas debesu aizsardzība, Ukrainas dalības NATO un Eiropas Savienības pātrināšanas un arī kara tribunāla izveidošana un visu noziedznieku sodīšana. Tādēļ šodien esam apsprieduši gan miera formulas jautājumus, gan arī uzvaras plānu un esam pārliecināti, ka mūsu redzējums uzvara ir vienāds un vienots. Tādēļ noslēgumā vēlas izteikt lielu paldies gan Saeimas pārstāvjiem, gan arī Ukrainas parlamenta pārstāvjiem par padziļinātu sadarbību starpparlamentārā līmenī, kas ir tik būtisks šajā nozīmīgajā laikā un pietuvina Ukrainas uzvaru. Paldies! Paldies!